Tūrisms, kas pielāgots cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem. To piedāvā DiffTravel. Apceļojot Eiropu un izjūtot lielu vēlmi palīdzēt ceļot cilvēkiem ar invaliditāti, Santai Beitānei radās ideja, kā ar sociālās uzņēmējdarbības līdzekļiem to varētu īstenot. Ikdienā Santa strādā par autoinstruktori, lai gan sociālā uzņēmējdarbība mēdz būt dažādu izaicinājumu pilna, tomēr rada lielu gandarījumu. Ceļojot pa Eiropu, es redzēju, ka ļoti daudzi cilvēki ar invaliditāti ceļo, ka tas ir iespējams. Es domāju, kāpēc gan šeit kaut ko tādu neradīt. Ekskursijas notiek nelielās grupās, un tajās var piedalīties ne tikai cilvēki, kuriem ir pārvietošanās grūtības vai invaliditāte, bet arī viņu tuvinieki un draugi. Padomāts arī par vides pieejamību un maršrutu daudzveidību, ne tikai attiecībā uz apskatāmo vietu izvēli, bet arī uz izmaksām. Tiek mēģināts rast iespējas piedāvāt doties ekskursijās un izbraukumos atbilstoši katra finansiālajām iespējām. Es arī skatos, ja kāds ilgstoši nav piedalījies, ja tas ir finansiālu apsvērumu dēļ, arī veselības dēļ, ja viņi nevar atļauties šos te garākos braucienus, tad cenšos piedāvāt kaut ko nelielu, ja? Ne uz visu dienu, bet viņi tomēr kaut kur tiek izbraukt. Ceļotājiem brauciena laikā ne par ko nav jāraizējas, jo ir padomāts par ikviena vajadzībām. DiffTravel ļoti rūpīgi izzina katra ceļot gribētāja situāciju un vajadzības, lai sniegtu pēc iespējas patīkamāku piedzīvojumu. Ikvienam braucējam dodas pakaļ uz dzīves vietu un nogādā arī mājās. Tas ir šausmīgi labi, ka tādi. Citādāk es paiet nevaru, es nekur netiktu, bet tagad tas ir visur bijis. Tas ir liels paldies Santai, ka viņi tev tagad tādu zīdainīti apčupina, palīdz iekapt, palīdz izkapt, saliek rātus, tev nav nekāda daļa. Atbrauc pakaļ uz mājas, kur labāk vēl var būt. Sēd un priecājies. Par ceļošanas iespējām ik viens var uzzināt mājaslapā difftravel.org, kur atradīs arī Santas kontaktus. Braucienus finansē paši ceļotāji, taču, ja vēlies atbalstīt un sagādāt prieku cilvēkiem, kuriem ikdienā pārvietošanās grūtība dēļ ceļošana ir liekta vai ļoti apgrūtinoša, vari ziedot DiffTravel. Ar līdzfinansējumu palīdzību sociālajiem uzņēmumam būtu iespēja palīdzēt vēl lielākam cilvēku skaitam, kuri paši to nevar atļauties.